Vai iespējams uzlabot treidinga psiholoģiju, ja treido bez stratēģijas? Teorētiski tas ir iespējams, bet šādā gadījumā ir jānosaka, kā tiks novērtēts treidinga psiholoģijas progress. Piemēram, brīdī, kad ir atvērts treids un tiek izjusts stress vai bailes zaudēt vairāk, kas izpaužas spējā domāt praktiski tikai par aktīvā treida iznākumu, ir jāspēj atstāt treidu atvērtu un izjust spēcīgās emocijas pēc iespējas ilgāk. Varbūt noderīgi sev atkārtot, ka izjustajām emocijām nav nekādas saistības ar grafika svārstību, līdz sāc to reāli apzināties. Protams, ka šādas rīcības sekas var būt negatīvs treida iznākums. Skaidrs, ka labāk būtu jau pirms katra treida atvēršanas izplānot rīcību atkarībā no grafika svārstības un spēt sekot plānam, nevis pieņemt emocionālus lēmumus. Šāda rīcība pakāpeniski uzlabos treidinga psiholoģiju un iespējams pat izveidos treidinga stratēģiju, jo rīcības plāns pirms katra treida atvēršanas ir kā treidinga stratēģija vienam treidam. Pats svarīgākais ir spēja objektīvi novērtēt savu lēmumu pieņemšanu un apzināti censties uzlabot treidinga psiholoģiju. Grafika svārstību vainošana par treida iznākumu ir spēcīga pazīme par nepieciešamību uzlabot treidinga psiholoģiju.